cik sen jau, teiksim, nodarbojas tāda lieta kā stop motion? Nu, mēs esam 3 draugi, tur es un vēl Krista un Mārķis. Mēs jau kopš 8. gada vasaras sākām ar šo nodarboties. Tā aiz garu laiku un tā kaut kā iepatikās. Kur uzzinājāt, kā to vispār darīt? Bija kaut kāda Nokijas reklāma, ja nemaldos, kur klipā bija stop motions, un tad tā arī sākām pastīties, ko tas nozīmē, un tad aizgāja. Un kā radās ideja tieši šim video, kurš kļuva tās populārākais skatītāju vidū? Nu, sākumā bija diezgan ļoti grūti izdomāt ideju, tāpēc, kad bija tas sniegs šausmīgi lielais un augstums ārā, un tad bet, gribējām kaut ko ārā izdarīt, lai būtu savādāk nekā varbūt daudziem. Tad mēs salikām kopā, bijām izdomājumi par to dāvanu, to darījām ārā, un tad ar piparkūkām to iekšā, jo bija tiešām nelabēlīgi apstākļi laukā. Principā apsveic tev ar uzvaru, es tev varu parādīt, ko tu esi iegūsi. Tā, tur bija balvā mums bija šis skaistais fotoaparāts. Fantastiski, tas ir viens tāds skaists. Un te ir vēl 2 tēkrakliņi, viens no Diktriks un viens no Kasperski. Tā kā apsveicu. Un nodod arī saviem kolēģiem, jūs bijāt 3, ja? Varbūt vēlējums visiem jaunajā gadā. Laimīgu un veiksmes pilnu jauno gadu. Tieši tā, radošu vēl ļoti. Jā.